Jau ilgus gadus Bebrenē darbojas biedrības Poli, kas pulcina kopā vietējās novada rokdarbnieces, lai kopīgi apgūtu jaunas prasmes un radītu kaut ko interesantu. Biedrības dalībnieces izveidojušas savu rokdarbu pulciņu Māra, kur sākotnēji nopietni pievērsās adīšanai. Vietējo sievu adītie cimdi ir devušies uz modes skati Milānā, zeķis un cimdi dāvāti Raimondam Paulam viņa jubilejā, bet šovasar Raksteinie Sēlijas cimdi piedalījās tautaslietišķās mākslas izstādē Mēs Rīgā. No septembra biedrība uzsākusi arī šūšanas nodarbības, kurām visu nepieciešamo aprīkojumu iegādājās, pateicoties Augšdaugavas novada pašvaldības finansiālam atbalstam. Tas ir biedrības pirmais īstenotais projekts. Par pašvaldības piešķirtajiem 908 eiro iegādātas 3 šujmašīnas un malu apstrādes šujmašīna jeb overlocks, kā arī diegi šūšanai un gludeklis. Visu laiku esam vairāk kā dijušas, esam arī tādus mazus darbiņus arī ar šujmašīnu šuvuši, un tāpēc mums tā doma radās, ka mēs varētu pašūt vairāk. Bet iemācīties šūt vairāk tieši tāpēc, ka tās ir tādas ikdienas prasmes, kas noder katram savā ģimenē, uzlabojot varbūt savu apkārtējo vidi. Tas nozīmējot to, ka ja mums apģērbs jau ir kādu laiku lietots un mēs viņu vairs tā kā negribam lietot, tad lai mēs viņu varētu izmantot otrreizējiem darbiņiem. Tās varētu būt arī dažādas spilvenu šūšanas, tāpat tās arī, ejot uz veikalu, ir ļoti aktuāli parasti maisiņi. Tad arī mūsu doma ir tāda, ka mēs varētu šos maisiņus paši uzšūt. Ja? Varbūt arī ne tikai paši uzšūt priekš sevis, bet arī kādam uzdāvināt. Nodarbības notiek katru otrdienu, rīta pusē rokdarbnieces pievēršas adīšanai, bet pēcpusdienā sākas šūšanas nodarbība. Ik reizi nodarbības apmeklē vismaz 12 rokdarbnieces, ik pa laikam pievienojas vēl kāds dalībnieks. Tā kā prasmes mums ir ļoti dažādas, tad arī principā tas ir tāds apmācības cikls, kurā mēs sākam ar mazām lietiņām, un kā jau es arī teicu, tad katrai šuvējai ir jābūt savam adatu spilventiņam. Tad arī pirmais šūms mums bija šis adatu spilventiņš. Nodarbībās dalībnieces mācās piegriezt, sadiegt, apstrādāt audumu, nošūt un gludināt. Nodarbības vada pati biedrības vadītāja Olga Dogžina, kura 37 gadus nostrādājusi par mājturības skolotāju. Faktiski tas viss nāk man laikam no mammas, jo man mamma prata visus rokdarbus, un es arī mācījos no viņas, jo mājās bija šujmašīna, mājās bija stelles, mājās bija adīšana un adāmašīna bija, un tad līdz ar to viss tas man ir nācis, varētu teikt, tā kā izziņas process no mammas. Un paties arī esmu strādājusi par skolotāju, un tas laikam sēž manī iekšā. Es nevaru tā kā viena pati sēdēt un darboties, un tad laikam tas man tā ir nolemts, ka man vajag dalīties ar to, ko es zinu, dalīties ar to, ko es protu, un tad mēs te arī esam. Marta Vanaga darbojas biedrībā jau gadu un atzīst, ka pa šo laiku ir ļoti daudz iegūsi. Visu dzīvi viņa nostrādājusi par sākumskolas skolotāju, bet tagad var veltīt laiku sev. Tagad es esmu pensijā sevi palaidusi, man ir brīvs laiks un es apgūstu daudz ko jaunu. Es piedalos arī deju kopā ar Uzupuķes, gāju arī mūsu tajā mākslas tajā pulciņā Varavīksne, mēs tur kaut ko mācījāmies pagājuši gadu, kaut ko interesantu un labu darījām. Un īstenībā šis ir priekš sevis par šo gadu. Jā, pirmkārt satiku cilvēkus, iepazinu cilvēkus, otram kārtam iemācījos daudz ko jaunu. Es tā diezgan, protams, man ir bērni un es adīju daudz maz tā pratu un to, kas nepieciešams ikdienai, to es arī adīju, bet tagad es iemācos kaut ko vairāk, sarežģītāku un īstenībā man tas ļoti patīk. Man patīk iemācīties kaut ko jaunu. Un es izmantoju tās iespējas, ko dod Bebrene.
Tas ir interesanti, tas ir arī liederīgi, un tas ir arī, kā, teiksim, dāvaniņas. Mēs tagad varam Ziemassvētkiem pašas kaut ko interesantu, ne tikai tās ikdienišķās zeķītes, bet kaut ko interesantu uzadīt bērniem, mazbērniem, lai viņiem būtu prieks. Zigrīda Radzoba tikai nu pat pievienojusies Beprenes rokdarbnieču pulciņam un jau pirmajā nodarbībā iemācījusies veikli darboties ar overloku. Dzīves laikā viņa guvusi pieredzi apavu izgatavošanā, strādājot kādreizējā apavu fabrikā 1. maijs Subatē, bet šūšanas pamatus apguvusi kursos. Uz overlokiem neesmu šūjusi. Parasta šūju mašīna man mājās ir, un es šūju spilvendrānus. Dažreiz, ja gribas sašuju kādu no kleitas, pārveidoju svārkus. un kādreiz agrāk šūju brunčus, ka gribēs uz balliet, kamēr mamma neredz, un blūzas, un tad piegrieznīties drusku pamācījos kursos, jā. Man patīk overloks ļoti. Tas ir jauns, un jaunie atkal tie dūrieni visādi, un kā regulēt jau, tā ir pirmā diena šodien. Rezultāti patreiz redzami. Uz priekšu būs varbūt labāk un labāk. Te var uztaisīt gan salvetes, gan spilvendrānām, gan, viss kaut kam var štot. Ļoti laba mašīna, ļoti laba. Es arī tādu gribētu noteikti mājā. Jau pirmajās nodarbībās dalībnieces ir iemācījušās darboties ar šujmašīnām, izgatavojušas gan adatu spilventiņus, gan arī skaistus dāvanu maisiņus, kur iesaiņot kaltētas tējiņas. Nodarbību laikā plānots darināt ne tikai praktiskas lietas paša vajadzībām, bet arī izstādēm, novada tirdziņiem un sēlies popularizēšanai Latvijas mērogā.